Labdien visiem! Sveiki visiem! Jā, atkal klāt, 10. epizode. Kanāls dots kalpot visai Latvijai. Un šajā 10. epizodē arī atgādināsim šīs kanāla uzdevums vai mērķis. Vai doma bija tāda, kas mums jādara, lai cilvēkiem patika dzīvot Latvijā. Viņi šeit justos vajadzīgi un meklēt atbildes to, kāpēc nav tā kā varbūt mums gribētos, kāpēc jaunie cilvēki dusmojās un nevar saprast, kāpēc viņiem ir, tā teikt, jāmūk no Latvijas, ka viņi, tā kā ekonomiskie bēgļi, viņi, ārzemēs var aizbraukt un viņi dzīvot tā, kā rāda televizoru, pieņemsim, vai reklāmās, vispār, Latvijā viņi nevar, sevi normāli, iztikt un labi dzīvot. Tāpēc arī šis kanāls, un mēs meklējam, kā jau mēs iepriekš skatījāmies, mums pagātnes kļūdas, kuras mēs neesam vēl sapratuši, vai mēs to slēpjam, vai neesam nožēlojuši šos te noziegumus, ko mēs esam darījuši, neesam atzinušies šajos noziegumos. Šo te 1940. gadu, kas notikām, ka mēs vienkārši ļauju padevāmies ienaidniekam, atdodot visu, kas mums ir, ko mēs bijām uzbūvējuši, un cerībā, ka labāk nākotni, īstenībā nekas labāks nebija. Mums daļu nošāva, daļu aizveda kaut kur un nošāva pa ceļām, vai arī kaut kur nomocīja. Tā kā šobrīd arī šis kanāls risina šo lietu visu, un kāpēc tā notika, un vai varēja savādāk, vai mēs tagad varam mainīt. Un šīs sērijas tēma bija tāda arī par to, ko es iepriekš teicu, XY stunda. Stunda, teiksim, tas ārējais ienaidnieks uzbruk, un tad mēs tur cīnamies, un mums nāk palīgā, mums tur dod ieročus un atbalstu, un visa alianses cīnās. Un otrs Y stunda, ka mums nenāk palīgā, un tad mēs tā kā tiekam pārdoti vai iemainīti, un tad jautājums, ko mēs paši cīnamies vai necīnamies, vai atkārtojam to pašu, kas jau bija. Mums ticā, tas jautājums par vienošanos, ko mēs jau tagad vienojamies, pirms tas ir noticis. Par šo Y stundu, mēs varam vienoties, ka mēs cīnamies, vai mēs tā kā neko nevienojamies, un kā būs, tā būs, katrs glābs savu ādu, vai kā mēģinās pielabināties, mēģinās aizbēgt, vēl kaut kā izdarīt, tādā veidā. Tas ir tāds būtisks jautājums. Mēs varam saprast, kas mēs esam, ko mēs vispār gribam, un tādā veidā meklēt savu identitāti, labot kļūdas un uzbūvēt veiksmīgāku nākotni. Šis jautājums par vienošanos, ko mēs darām. Tā, es uzdevu šo jautājumu, un tagad labi, to mēs arī varam beigt šo epizodi. Paldies, ka visi skatāties, sekojat līdzi. Labi, davai, čau!